Čau visiem! Šodien 3. septembris 24. gada. Šajā video pastāstīšu par barotavām. Video veltīts biškopiem iesācējiem vai tiem, kas tikai par tādiem vēlas kļūt, kā arī visiem interesantiem. Barotavas ir tilpnes, kurās mēs ielējām priekš bitēm invertsīrupu, cukursīrupu, tās stimulējot saimes, vai tā kā šajā gadījumā dodot barību ziemai. Šajā video parādīšu, kādi man ir par rokai pieejamie varianti, aplūkosim katru no tām plusu mīnus. Maisiņu metodi pats bija uzgājis, uzsākot biškopību un domājot, kādā veidā viņš piebarot, jo nauda vienmēr ir ieguldām kaut kādās maksimāli svarīgās lietās, un to kaut kā bija nolicis otrajā plānā, un tad bija vienā Krievijas YouTube kanālā uzgājis tādu variantu kā maisiņu šo metodi, ko cilvēki ar gadiem izmanto. Tā kā, principā, pats grūtākais šai maisiņu metodi bija atrast piemērots maisiņus, kas iztur to svaru. Jo, piemēram, sākumā mēģināja atkritumu maizi, bet atkritumu maizi ļoti daudz ir rūpnieciski vienkārši uztaisīt tādu kā brāķi. Piemēram, viņus noplēšot noskādrē šūvu vietu, asprākst vaļā ir, un tad, protams, nenormāls šmuts ir. Tāpat arī apskatoties maisiņus, pirms atkritumu ir pat caurumiņi vai tā kā caurspīdi, tā kā plānāk izlietas, viņš ir nevienmērīgi, ir biezāks vietas, ir plānāks vietas, kur gandrīz caurspīdi, piemēram, meliem atkritumu maisiem. Tā kā par gaismu apskatoties, tā kā es, piemēram, tādas patiesībā ļoti labas tādas atkritumu maisi maz neesmu atradis. Ja jums izdodas, tad jā, ideāli būtu tie, kuriem sasienā maizi uzreiz augšpusē striķīt, sevi savēl kopā, bet, liela tam nozīme nav, jo kur maisi, ka tāpat ir, mēs savilkt varam. Tad es esmu beigās atradis kaut kādus maisiņus, ko es Valmierā pērku Valrekā, 2,55, man liekas, 100 gabali maksā, kaut kā tur neatceros, tik tie mikroni bija tas biezums, bet šitie droši stabili iztur 2 litrus, teorētiski varbūt varētu pat 2,5 lietu, bet tā kā drošības pēc, lai neatsprākst šūvi vietas, kas lielākā iespēja, tāpat no liela svara kaut kur varbūt uzspiesties, varu uz rāmīšu kaut kādu asāks vietas, vienkārši pārplīst var. 2 litri ļoti, ļoti liela rezerva vieta virsū, tā kā tas ir pilnīgi droši. Un kā mēs viņus liekam virsū, tad ir, tas ir pavisam primitīvi vienkārši ņemam maisu un lieku virsū. Protams, viena roka es nevaru, es viņu aplieku vienmēr otrādi. Es vienmēr maisiņus novietoju šādi, sasietā vietu uz leju, šūvas vietu uz augšu. Tas vienkārši dēļ tās pieredzes rūktās ir, meklējot vairāk gadu karījumā labākos maisiņus par samērīgu cenu. Ir tas, ka viņām bieži vien problēma bija nevis pats, ka maisi pārplīst, bet šūvu vieta kaut kur atlīst vaļā, šitās te vietiņas atsprākst. Tamdēļ es ar iesācu es vienmēr likt ar šito vietiņu. Principā šitas maisi man pagaidām ir optimālākais variants cenas kvalitātes attiecībā. Kad esam uzlikuši maisiņu, šajā gadījumā man 2 maisiņi pa 2 litriem uz 6 rāmju Lizon putu stropa, obligāti izduram ar kaut kādu adatiņu, šajā gadījumā man maza nagliņa, caurumiņu izlaižam lieko gaisu ārā. Viens ir, bet galvenais ir tas, ka lai bites ātrāk savosta, ka tur ir sīrups iekšā sajutīs. Maisiņu lielais mīnus, tātad viens ir nekvalitīvi maisiņi, otrs ir tas, ka bites iekšā salienot šitā maisiņā, viņas tā sūkšana notiek samērā lēni. Piemēram, barotavās viņas ļoti ātri, masveidīgi, 4 līdz pa diennakti mierīgi, piemēram, paņem visu šajā gadījumā, tas process vilksies. Es domāju, šitos 2 maisiņus noteikti viņa nedēļas. Kāda varbūt saimīt ātrāk, kādai pat kāds 10 dienas būs paies, kamēr viņš to visu pārvietos uz rāmīšiem un izlaizīs tos maisiņus. Lai izlaizīs maisiņus salien iekšā, tad bišķi ko apmaldās vēl kāda, sagrauž bišķi ilgstošāk atstājot maisis iekšā, viņi ir sagrauž viņus. Tā kā pārāk ilgi arī neatstājam iekšā, kur vēl uz ziemošanu. Maksimums 2 nedēļas, ja kaut kā saima vājāk vai mazāk, vai nesaprot, nesavosta, viens, ka tur ir sīrups. Es tūlījās rekvēl bišķi paspiedīšu ārā lieko gaisu un lieku virsū. Tad
jumtiņu. Tātad tas būtu īsais galvenais apskats par šiem maisiņiem. Vienkāršākais, lētākais, ātrākais, pieejamākais variants. Es zinu, ka ir biškopi pat ar 100 un vairāk saimēm, kuri pārgājuši no barotavām tīri uz maisiņa, piemēram, barotavām ved uz drau ar kanām, piemēram, vienmēr cīnās to laupīšanos, ka metās virsū, tāpēc jābrauc vai agri no rīta vai vēl vakarā, vai sliktos laikapstākļos. Bet, ja tev jāsalaist 10 saimes, ir tad agri vai vēl tāpat saka izprocējuši kaut ko tādu. Un es zinu, ka ir biško, kas pārgājuši vienkārši mājās salē, kaut to es saku arī lielie, piemēram, pēc tam paņem mašinā piekabē vai bagžniekā sakrāmē maisiņus, šitā te noklāja visu, nezinu, vannās bez skārda saliek iekšā, atved un tu vienkārši saliek pa stropiem. Vienīgais mīnus varbūt tā atkrituma maisiņu radīšana ir, kas man pašam varbūt netik dos patīk, bet tā doma, bet tā kāds viens atkrituma maisiņš, nu šis maisiņš nevis atkrituma, bet iepirkuma maisiņš svar apmēram 2-3 grami. Nu, es nezinu, vai tas dabas piesārņojums būs lielāks kā, piemēram, saplākšana barotavām vai putu barotavām, kuras, protams, daudzreiz lietojams, bet nu viena izgatavošanai, es domāju, ka tur radītais piesārņojums vidē ir daudz lielāks. Tā kā šeit ir principā diskutabli un domājam vienkārši pats, kurš kuram variants pieejamāks ir. Tā kā šajā gadījumā varbūt to neapspriedīsim. Nu un tā uz priekšu, katrā stropā. Vienkārši tā liekam vai manā gadījumā nukliusos lielie, tā kā mini stropajos 6 rāmi, vienkārši liekam virsū maisiņus. Noteikti neaizmirstam, kad esam uzlikuši maisiņus, iebakstīt caurumiņu, lai bites ātrāk var savostīt, kas tur pa labumu, jo citreiz ir bijis tā, kad arī pat nedēļu nostāvot maisiņu virsū, bites vispār nav pieskārši, nav sapratuši, kas tas ir. Bet tā kā viņas savā ziņā arī grauzējas, ir agri vēl, protams, atgrauzījis, bet nu nedēļu tas ir bišķi pat raku. Nu, šīs stropu piemērs parādīšu, kā izskatās izēsts maisiņš. Šāds ir izēsts maisiņš. Te jau redzēt, ka bišķi pa ilgu būtu nostāvēt plus mīnus apmēram 10 dienas, un jau ir bišķi sagrauzušas. Un šitien jau traki sagrauzušas ir. Tā kā tas plēju noņemšu nost, maisiņu bites izpurināšu ārā, kas te salīduši. Un tas jau varbūt tas mīnusiņš ir, ka ilgi nedrīkst tos maisiņus turēt virsū, un kad bites diezgan arī maldās pa maisiņu iekšu, tāpēc izlaist to visu, tāpēc varbūt arī tas process ir ilgāks. Tā to jau sakārtošu šo. Kā nākamo variantu es parādīšu un pastāstīšu virsrāmju barotavas. Noteikti esat redzējuši, ja ne klātienē, tā kādā video, ka ir šāda veida sedziņas. Sedziņas, kuriem izšūtas tā kā atveramas daļiņas vaļā. Šeit ir, redziet, attais vaļā, apakšā rāmīšu bites, attais vaļā, apakšā bites. Šajā gadījumā šis man ir divvietīgais strops, diviem atdaliņiem, 2 saimītēm. Ir arī vairākos man Latvijas stāvstropos tieši tāda pati sedziņa, tikai tā sedziņā tas caurums ir lielāks, un tā kā tas paceļamais augšā tie atrodas pa vidu kaut kur. Varbūt kādam ir radies jautājums, kāpēc vispār tāds sedziņš šūtas ir, tad tas mērķis ir tāds, ja jūs izmantojat virsrāmi barotavas, piemēram, tā kā šī, tad mēs viņus liekam tās barotavas virs segām virsū. Reku šitas caurums ir liekams par to vietu, kur sedziņā ir izgrieztais caurums. Tad vienkārši mēs pēc likšanas virsū atlokam viņu vaļā, un tad paliekam uz to atvērto daļu vaļā, lai pretī ir, kur bitēm līst iekšā. Šeit mēs ielējam iekšā sīrupu. Te ir caurumiņi, tur plūst iekšā sīrupiņš, tad bites te lien augšā, un vienkārši tad sūc sīrupu un pārvieto uz rāmīšiem ēd. Teikšu tā, ka es pats šo metodi, ja nu esmu, tad varbūt pašā pirmsākumos es izmantojis, pielietojis, es principā viņu neizmantoju, man viņa ar šitie lietoties barotavas stāv arī bez pielietojuma pašam ar gadiem. Lielais
Plus, redziet, ka jums no saima nav īsti jāvar vaļā, paceļat sedziņu, uzliekat virsū barotavu, katreiz atnākat, ielējat iekšā, cik jums vajag, tur ar kādu ķobīti, litru 2 vai kā, vai cik jums liela ir. Parasti šādu veidu barotavus izmanto piebarošanai, stimulācijai, īpaši pavasarī, rudens piebarošanai. Viņas ir pa mazu, protams, var uztaisīt ar lielāks, arī man ir čuti lielāks, ir lietot var, bet nenozīmē to, ka vai biežāk jāiet klāt pie bitēm. Parasti viņām ir tilpums no kaut kā 2 līdz 4 litri. Pavasara stimulācija parasti lieka līdz puslitram vienā reizē. Tas ir tad šāds barotavs ir ļoti ērtas salīdzinoši ir, bet rudens lielai piebarošana citi liek pat 10 litrus vienā reizē. Nu, uztaisīt, protams, barotavs var lielākas. Agrāk viņas padomu laikos bija ļoti populāras, mūsdienās es neesmu manījis, ka baigi izmantot, ja nu vienīgi vecā paudze, kas tā iesākus darīt ir. Es vienkārši neesmu pats iesācis viņas pielietot. Tā kā, jebkurā gadījumā jārēķinās to, ja jūs šādas veidu barotavām gribat izmantot, jums automātiski vajag ar sedziņas izšūtas ar tādām atverītēm. Nopērkams, manuprāt, tādas sagas arī ir. Pasūtīt noteikti varat, vienkārši mūsdienās pamatā tirgo parastās sedziņas, jo maz šādas pielieto. Viens un otrs, protams, katra šūšana, katra lieka darbība ir liekas izmaksas, līdz to tas tā kā sadārdzina un dārgāk padara to procesu. Tā kā tas ir paši uz savu vērtējumā. Tagad no vienas puses ērti pienāk ielējat iekšā ar ķobīti, cik jums tur vajag, to daudz vienmēr traukt kaut kādu. Vienīgi tas, ka uz vietas laistīšanās dravā, nu var izprovocēt arī laupīšos pavasarī, tas ticamāk nebūs, bet tagad, ka septembra sākums, augustā, piemēram, nu, tas jādara ļoti veikli. Īpaši, ja jums ir tā kā lielāka drāva, ja tur ir daži saimītes, tad problēmā nevajadzētu būt. Un arī pie dažām saimītēm pieskraidīt, tur ieliet 2-3 litrus, arī nevajadzētu būt nekādai problēmai. Jebkurā gadījumā šādu pašu, piemēram, barotavu, ja ne pašu uztaisīt, varbūt kādā galdniecībā noteikti Latvijā taisa, varat arī pasūtīt par priekš, piemēram, lieliem Latvijas stāvstropiem, varat, piemēram, palūgt, lai uztaisīt, nezinu, piemēram, 7 vai 10 kaut vai litriem. Un tad tur telpa jau ir pilnīgi pietiekama, tā kā iespējas ir. Tā kā variants nav neslikts, ne labs. Es vienkārši varbūt neesmu iesācis. Nu, šajā gadījumā man viņš ir divdaļīgs, tas augšiņa viena puse šitā ir tas stikla, redzu, kas notiek, cik daudz sirup, cik daudz bikts, kā sūta, cik aktīvi viss notiek, un šitā gara ir tā grīdas papa, laikam saucamā. Bet ir varianti, man ar tādu, ka viss ir caur stikls, nu, bet tad jāņem kaut kāds nopietnāks stikls, jo parastie stikli, principā, visi viņi ir ieplīsuši. Jau atvedot, pārvedot uz mājām jau ir. Tā kā toreiz, kad es tā lietots, viņas nopirku. Latvijas stāvstropa izmēra sedziņa, kura paredzēta virsrāma barotavu izmantošanai. Šis būs tas pilnais izmērs. Kā nākamo variantu parādīšu barotavu. Šī tā tradicionālā barotava, sila, tā kā, kurā lejam iekšā sīrupu. Manā gadījumā sanāca tā, ka šajā pusē man ir rāmi pilns, man vienkārši telpa neļauj vietu, kur ielietot, tāpēc uzliku maisiņu virsū, un man vairāk ar nevajadzēja vienkārši kā pēdējā pieeja uzliku papildus 2 litrus. Savukārt šeit prasījās drusku vairāk, un te ļauj vieta, rāmīši izņēmu šķirdē, un tieši man iegāja iekšā barotava. Tā kā es kombinēju dažādas metodes, un pēc konkrētiem apstākļiem. Tā kā šajā gadījumā man līd iekšā sila, es ielēju vienkārši to sīrupu, viņam barību, pēdējo devu šeit šādā veidā. Tuvjās izcelšu ārā parādīšu. Barotavu izcēlu ārā. Šai konkrētai karkas ir no koka, bet no sāniem apšūt ar grīdas papi, vai kā mēs viņu preskartons, vai kā mēs viņu pareizi saucam, nezinu, apzīmēt. Parādīšu, varbūt redzēsiet, lai arī barotavi ir sen, ja visi jau izēsti ir, bites tomēr tur turpina dzīvot. Un ja es viņus gribētu tagad izpurināt
iekšā stropos, kā būtu arī pareizi, ka es nevis ārā kaut kur te purinu, viņas izpurinu ņemot nost to barotavu. Bet stropā tad īsti prātīgi tas nebūtu no mans puses, jo šis materiāls, ar ko apšūta barotava, preskartons vai grīdas papa, vai kas viņš skaitās, nenormāli pūkojās. Un viss pilna viena drāzu. Ja es to izpurnāšu stropā, tad pilns būs ar putekļiem drāzu, ka šitā nolobījies ir. Kāpēc bites joprojām tik aktīvi šeit uzturās, stāsta par to, ka šis materiāls uzsūc arī nedaudz to mitrumu, to sīrupu, vienkārši viņš savilcies ir ar sīrupu, un bites turpina viņu graus sūkāt. Viņš lobās, pūkojās. Šādu barotavu nepēc. Es patiesībā brīnos, kāpēc vispār galvniecībās joprojām taisa no šī materiāla, jo otrs variants ir vienkārši saplāksni, ko apšuja saplāksni, ietaupījums, varbūt šādā izpildījumā 1 eiro ir. Tā kā do biškopiem silts ieteikums, un tas tā 1 eiro vērts tas nav, noteikti nav. Un to barotavs parādīšu drusku vēlāk, gan jau atradīšu kādā stropā, ka ņemšu ārā. Tā kā pozitīvais, kas ir, mēs paņemam, ieliekam to barotavu iekšā, stropā, un ar kaut kādu kausiņu vai ko lejam iekšā. Ja gribās, var arī uzreiz no spaiņu lielāku tilpumu. Šis caurums ir paredzēts, ir ieliekam iekšā trekteri kādu lielāku un ar liešanu lejam. Es trekteri īstenībā tikai pašsākumā, varbūt kādreiz izmantoju, es tā kā leju ar tādu kausiņu, tad es leju šiten iekšā. Kādu pilu nopilu pāri, bet tas pilnīgi neskāda bitus diezgan ātri visu pēc tam uzlaizam. Barotavs nopērkams dažādi tilpumi, šī varētu būt kaut kādi 4,5 litri, ir nopērkams par 7 un 9 un vairāk, tā kā var pasūtīt individuāli, cik jūs gribat lielu ietilpību un cik reiz gribat iet bites barot. Vai vienā reizē uzreiz ielikt viņām lielu devu, vai pēc tam pakāpniski. Variants ir labs, tikai par to piebarošanu, ja jums liela novietne, jādomā vienkārši ir laupīšanos. Ja jūs ar kānu atbraucat, tā kā es piemēram atbraucu atstumu šeit no mājas ar ķeru, dārs galā, jāvaktē vienkārši brīdis. Tas jādara ļoti ātri, ļoti operatīvi ir, un vēlams varbūt darīt no rīta vai vakarā, kad viņas tā kā mierīgāks mazāk lido kaut kāds. Jo ja jūs, piemēram, aktīvajā dienas vidū to darīsat un lēnām, tad bite saostīsies, būs riņķīgi kannai, sametīsies kannā un tā kā jums traucēs un tā kā slīgs nost un tā kā var aiziet ritīgi ņigu, ņegu, jāzga. Tā kā šo daram uzmanīgi. Un tieši tas ir tas, kāpēc vieni otri lielie biškopi pārgājuši uz maisiņa vai citām pieejām, vienkārši lai nebūtu dravā jālaistās. Tā kā, bet ērtums ir tāds, ka bitēm viss ir brīvi pieejams, viņas uzreiz ir iekšā, gar maliņu šitā te un rindā stāv un sūc to nektaru. Viņš ļoti ātri šito, viņas var izsūkt, principā tos 4,5 litrus, un principā pat diennakti var izsūkt visu tukšu. Tā kā tas ļoti ātri notiek, viss tā piebarošana. Lai viņas nenoslīgtu, šitajās barotavās ir jābūt obligāti laipiņai iekšā. Ir, piemēram, ja viņi pazudusi, ražotāji galvenieki viņi taisliek iekšā tā, bet ja viņi pazudusi, vienkārši es, piemēram, kaut kādās var nebija iemet vienkārši dēlīt vai līstīt kaut kādu iekšā, uz kuri peld pa virs, negrims nost tam sirupam. Jo pretējā gadījumā vienkārši te būs līķu kaudze, būs ar bitēm, kas iekrituši kaut kādā paslīdējuši, iekrituši tagad tajā sirupā noslīkuši. Jā, un kad Facebookā bija arī kaut kāds jautājums par šitām barotavām, kā viņas pareizi lietot. Es neizteikšos par to jautājumu, kāds viņš bija, bet vienkārši saprotu, kad tik muļķīgi izdomāt, aizdomāties vai neaizdomāties bija grūti. Tad vēl vienreiz pamats. Bites sūks jebkurā vietā, no jebkura caurumiņa ielīdīs. Šis vairāk ir domās trektaru ievietošanai. Jūs varat lietot ar nelietot, tas vienkārši ir vai nav, ja es izmantojat. Varat ar lietot pats sīrupu, pilnīgi nekāds atšķirības nav. Šito vietu novietojumu virzienā pret rāmjiem ir, lai bitēm vienkāršāk piekļūt klāt. Es vēl lieku tas, ka virsū es vēl kaut kā dēlīt uzlieku virs no rāmjiem šajien, vēl pa virzem sedziņas, lai vienkārši ar tā viņas var tikt klāt pāriet. Bet tas arī nav vajadzības lielas.
Tā kā te nekāda brīnuma nav, vienkārši nav jādomā, pa kuru caurumu liet sīrupu un pa kuru caurumu bites līdīs ēst. Pa kuru viņas spēs, par to viņas arī nāks, kas viņām būs pieejams. Un kā jums ir ērtāk, tā jūs arī lejat. Tikai novietojumu vienmēr liekam šādā veidā, tā kā, lai šitas caurums ir pret rāmīšiem. Un tagad es mēģināšu vienkārši tagad ārā izpurināt bites, jo stropā es ar to pilno draznu, kas no šitā materiāla ir, es negribu. Tā kā noteikti, ja jūs pērkat, tad pērkat tikai ar finieru, tā kā saplāksni apšūtu. Un tas būs arī mūžīgāks, daudz ilgstošāk varēsiet arī lietot. Viņš tā neuzsauc sīrupu. Un salīdzinājumam šāda ir situācija barotavā, kura izgatavota apšūta ar saplāksni finierīti. Šāds smuki. Un nav iekšā nekādas drāzas, visi tīrs. Mēģināsim, kas tam tīri ir. Principā nekas reiz ir tīrs, viss nekas nebūs ārā. Un bites arī, laikam viena bita bija iekšā. Ļoti labi. Kārtīgs pretstats papes barotavai. Un šādi izskatās tā laipiņa, kas atrodas iekšā, lai bites nenoslīkst. Tā būtu tā kā galdniecības orģinālā, bet saka, ja nav, vai jums pazudus, ieriet izmantot kaut vienalga kādu koka līstīti, tas, kas peldēs vienkārši ieliet sirupa virs un bites uz viņas staigās, ja iekritīs, tad viņas pieķersies, izrāpos ārā, vienu otru nolaizīs, viss būs kārtībā. Bet bez šādas laipiņas līstītes gan nelietojiet, jo būs daudz mirušu bišu noslīkušu. Un kā pēdējo variantu es parādīšu barotavu, kādu izmantoja daudzkorpusa stropiem. Tā ir poliuretāna barotava, tā kā cieto putu barotava. Izmantošana ļoti ērta. Bites pa šo caurumiņu līdzīgi, kā es jums iepriekš rādīju, tajā mazajā virsrāmju barotavā, ko virs sedziņas likām, arī šitien viņas bites uznāk augšā, un tad te, tā kā pa sieniņu norāpot, cik zemu tur tiek, cik augsts līmenis sīrupu, un tad sūc, un tad iet apkaļ stropā. Te mēs lejam iekšā sīrupu, redzat paši, ka ieliet var kaut to spaini nāc, lai to nomērīt, cik kaut kāds mērtrauks. Tilpumu te es pat neesmu mērījis, cik var ieliet. Šķiet, ka es esmu lejis pat 10 litrus iekšā vienā reizē esmu, un man liekas, vēl pat vieta ir. Tā kā ieliet, man liekas, vai nav kāds 17 litru vai kaut kas līdzīgs, te tilpums 11 litros noteikti. Par šādu barotavu pielietošanu arī tieši tas pats ir jārēķinās, kad vai jūs varat atļauties staipīt sīrupu uz dravu, uz savu novietni, laistīt, tad atkal domāju par laupīšanos tādām lietām. Pirmajā gadā nepatīkams pārsteigums bija tāds, ka bites negāja augšā ēst. Vienkārši bija pārsteigums, beigās pārlēja no šādām te barotavām maisiņos uzliek virs rāmīšiem, viss izbaroja, viss kārtībā, bet tā barošana bija ļoti lēna gausa un kaut kādā vienā, man liekas, stropā pat īsti vispār tur neēda. Nākamā sezonā es biju spiests uzsākt barošanu ātrāk, un atbildi bija skaidri, uzreiz sapratu. Bites, esat ievērojuši pavasarī, viņas vienmēr meklē sīrupiņu, ūdentiņu, padzerties nevis vienkārši kaut kādu, bet viņas meklē siltu, uzsilušu. Viņas nedzers pavasarī, jebkurā gada laikā, viņas nedzers augstu. Tāpēc viņas, piemēram, jūs varat nolikt dārzā dzirdinātāju viņām kaut kādu, bet viņas no viņas nedzers. Viņas meklēs paši kaut kur siltu. Viņas atradīs kaut kādiem tumšiem bleķiem, kuras lietas uzlīs saulītē, sasils ūdens vai kaut kādās riepās, kur ielīs dārzā, nezinu, varbūt kaut kur mētājs vai kaut kādā melos traukos, kas saulē uzsiluši, kur tas ūdens tieši siltāks. Viņas tur būs pilns muģēs, tāpat arī skaidās, saulē uzsilušā skaidēs svaigas zāģētā malkā, kur sula ir no augšņiem un tam līdzīgas sūks. Metīsies virs viņas siltu ūdentiņu grib dzert. Šajā gadījumā
gadījumā, šitās pašās barotavās, viņas atrodas tomēr, kaut kā distancīti jau ir, it kā poliuretāns ir itīgs, moderns, mūsdienīgs materiāls, šits ir prastāks, vienkāršāks putas ir, šitas jau ir cietās līdzīgi, kaut kas uz plasmas veidīgi ir, bet liekas, ka siltumizolācijas īpašības visi ir ļoti labas, bet tāpat atdziest krietni. Bites grib siltu sīrupu. Tad bija variants, man laikam likas augusta beigās, septembra sākumā, naktis jau vēsas, bija dzestras bija un bites augšā īsti nelīda. Pēc tam, saka, nākamajā gadā, kad es sāku vispies barot ļoti ātri, bija jau augusta pašā sākumā vai jūlija beigās jau bites momentāli. Ļoti daždienu laikā, pat 10 litrus daždienu laikā pārpumpēja. Atbild bija acīm redzama. Līdz ar to ieteikums tāds, šīs barotavas izmantot noteikti vajag laicīgi, kamēr ārā temperatūra ir gana silti. Ja kamēr silti vēl siltas naktis vai dienas pietiekami uzsilda. Ja jums jau būs dienas vērs un īpaši naktis jau dzēstras ir, tad bites vienkārši neņems no viņām barību. Pārāk augstas sīrus būs azis. Tas tā kā silts ieteikums. Parādīšana apakšiņa, atrod šādi, reku tie caurumiņi, pa kuriem viņas līd iekšā, pārceļ barību. Viss ritīgi smuki. Šo es barotavu ziemu neatstāšu, ņemšu nost. Ja izmantosi šādu veidu barotavas, arī tā kā virsrāma tajā liekamajā, tad vienmēr piedomājiet pie tā, lai slīpumiņš ir tajā virzienā, no kuras bites nāks. Tā kā, lai redzētu, šitā te sīrups mazliet, man arī strops ir ar mazliet slīpumu uz skrejas pusi, lai mitrums iet ārā. No vienas puses stropā kondensāts veidojas mitrums apakšā, lai viņš tā kā slīdētu. Piemēram, tā kā šajā gadījumā labs ir ietagrīt svarīgi, bet lai iet uz āru un arī augšiņai, piemēram, barotavai, lai tas sīrups šķidrums iet tā kā slīdētu uz šito pusi, kur bites nāk caur sietu un sūc ārā. Jāatzīmē, lai izmantotu šīs barotavas, nav obligāti jums jāizmanto Lizon ražotie daudzkorpusi putuplasta vai poliuretāna stropi. Jums dara arī cita ražotāji, kuri sapas izmēros un ar 99% iespējamību viņi derēs arī daudzkorpusa stropiem, kur izgatavot no koka, tā kā mūsu pašu galdniecībās vai pašu gatavot. Es vienkārši droši pēc, protams, varētu paņemt kaut kādu korpusu līdzi pirms pirkšanas, bet visticamāk viņiem vajadzētu derēt. Līdz to šis variants ir arī pārdomu vērts tiem, kuri rauo ar daudzkorpusniekiem, ne tikai ar šitiem putu, bet arī ar koku, jo vajadzētu pasēt izmēriem, tā kā iet virsū kā korpusam. Jā, un šitas mans variants konkrētais barotava nav Lizona, bet B-Pro. Pirku no lietuvieša, ražots ir Polijā, tas ir analogs Lizonam, bet es teiktu, tas, ka tas materiāls varētu būt pat patiesībā drusku labāks. Ir, protams, katrā savi plusi mīnusi, un cena arī patīkamāk. Tā kā paši domājat, vērtēt. Nobeigumā dažos vārdos par pašu bišu piebarošanu ziemai. Sīrupu, ja paši gatavojam mājās, taisam proporcijā 3:2, 3 kg cukuru pret 2 litri ūdens. Tas nozīmē to, ja es piemēram tā kā izmantoju taisu 40 litrījās alumīnija piena kannās, tad man sanāk 29-30 kg cukura uz 19-20 litriem ūdens. Tad tā, lai atstāju drusku rūmīt, lai man brīvi var samaisīt ar mikseri. Ja izmantojat pašu taisīto cukursīrupu, piebarošana vienmēr jāsāk drusku ātrāk nekā ar invertsīrupu, jo vajadzīgs pareiķināt to, ka bitēm drusku ilgāks laiks ir pārstrādāt saharozes, fruktozē, glikozē sadalīt. Tā kā tur vienkārši ierēķinam garāku periodu. Pēc vecām grāmatām Latvijā vidēji bez ieziemošanas barošana jāsāk ir 20. augustā. Reāli praksē skatieties
pēc savas situācijas, tas ir orientieris. Bet nevelciet garumā, ja jums ienesuma nav, sākat to ātrāk. Kaut vai jūlija beigās vai augusta sākumā. Ja jums ir ienesums, vēdat viršos, jums ir griķi vēli un tam līdzīgi, protams, ka jūs to darīsiet vēlāk. Izvēle vai izmantot invertsīru vai cukursīrupu lielā mērā ir atkarīga no tā, vai jūs izmantojat vēlos ienesumus un piebarošana attiecīgi sākat tikai kaut kad septembra sākumā. Tad ir jāsliec uz invertsīru, protams. Un ja jums ir maz laika, daudz naudas, tad, protams, arī sliecamies invertsīrupu. Ja jūs piebarošanu varat sākt laicīgi, jums ir laiks un iespēja pašam uztaisīt sīrupu, nav tik daudz naudas, lai pārmaksātu divkārtīgi vai pat trīskārtīgi pa invertsīrupu, tas liecieties cukuru. Cukursīrupu uzvārīšana ļoti elementāri vienkārša, tikai nenoslinkojot to, ūdeni ir jāuzvāra, nevis jāuzsilda. Viņam jābūt uzvārītām, lai nosēžamies ūdenī esošie kaļķi, minerāļi vispārējais. Lai bitēm vieglāk ir, lai viņas nepiesārņo savu organismu ar liekām atliekvielām. Es šogad bišu piebarošanu ziemai sāku 2. augustā, ļoti agri, bet tāda bija reālā situācija, vajadzība. Tā otro devu iedevu 12. augustā, un pēc tam apskatījos pārgāju pāri, kāda situācija, un tad apmēram pusē no stropiem vēl ieliku 3. porciju. Par to daudzumu, cik likt sīrupu, nevadieties pēc tā, ko biškopi saka. Citi saka 10 kg, citi saka 10 litri. Tas ir standarts, ko parasti saka, bet pēc tā noteikti nevadieties. Vadieties pēc reālās situācijas. Tāpat kā to datumu, kad jūs sākat bites barot ziemai, vadieties pēc reālās jūsu situācijas ienesuma, kad bites ēd ārā visu barību. Tas nozīmē, ienesumu vairs nav, vienkārši novērtēt apkārtējo situāciju, kāda jums ir. Tā kā jākļūst drusku pa dabas pētnieku vērotāju. Tad arī šajā gadījumā vienkārši paši izlēmjam, pieņemam lēmumu pēc savas. Ir man, piemēram, stropos, kurās iedevis, piemēram, tikai 8 litrus, un ir man tāds, kurās pat 18 litrus es iedevis. Tā kā redziet, paša amplitūda ir ļoti liela, un tāpat arī saimnes, piemēram, ir saimnes, kuras ieziemojuši, piemēram, uz 6 rāmīšiem, 5, un ir tāds, kuras 10 rāmiem man paliek. Tā kā nav tā, neņemat burtiski. Tie ir vienkārši rekomendējušie vidējie rādītāji, ko saka. Uzsākot barības došanu ziemošanai saulēcīgi, mēs arī varam panākt stimulējošu iedarbību uz perošanu. Bieži vien tas, ja nav ienesuma, bišu saimes perošanu krietni sāk samazināt jau jūlija beigās, līdz ar to, kāda varbūt augustā, līdz ar to tas ir tas periods, kad patiesībā vajadzētu panākt maksimālo perošanu, jo visas bites, kas ir piedzimušas līdz jūlija vidum beigām, tās principā ies bojā, tās nav ziemotājs. Ziemotājs būs tās, kas būs pats ātrākais zimuši jūlija beigās. Reāli ziemotājs ir dzimušas bites augustā, septembrī, vēl oktobrī pēdējās. Tad tās ir tās, kas izvilks to ziemu, un mums ir mērķis panākt maksimālu peru masu tieši lai augustā, vēl septembrī, septembra vidū. Ceru, ka šajā video man izdevās jums sniegt kaut kādu priekšstatu par iespējamām barotavām, to plusiem, mīnusiem, kā arī par pašu barošanu. Ja video patika, bija noderīgs, spiediet patīk un sekojiet manam YouTube kanālam. Čau! Uz tikšanos kādā no nākamajiem video!